Sveiki! Šodien ir 13. epizode, un šodien mums turpinās visas mūsu īpašās skolas viešanas, un mums šodien ir uzaicināts mūsu pašu mājdarbības skolotājs Gatis. Sveicināti! Kā šodien jūtaties? Ļoti labi. Ļoti labi. Saulīt spīd, putni čieviena, vasara nāk. Kā jūs jūtaties par vispār to, ka skola nāk uz beigām un paliek daudz darba, jums nepaliek daudz darba, jums paliek tieši mazāk darbi? Jo tagad tāds ļoti aiz logas smags laiks, bet iekšā nav varbūt tik smags laiks. Kā jūs par to jūtaties? Nu jau pa mācībām, tad darbi saplāno tādi, lai nav pašam baigi jāuztraucās vienkārši. Ir brīvie temati skolniekiem, kur var tā vieglāk, brīvāk. Nav vienkārši teorijas praktiski vairāk. Jā. Kā jūs tikāt uz skolotāju statusam? Kā jūs tikāt šajā skolā? Vai man ir interesants stāsts, ja gribat dzirdēt? Mēs gribam dzirdēt jūs interesantā stāstu. Tā, pirmkārt, es stājos sporta akadēmijā, tur es netiku, jo bija nedaudz apslims tajā testa laikā tieši. Un tā kā man vidusskolā man ir amatniecības novirziens, tad es vienkārši aizgāju uz universitāti, aizgāju 5 gadi un pabeidzu. Un tad man viens draugs sludinājumā ieraudzīja, ka es meklēju skolotājus, te uzmanīju. Jo tad es gribēju strādāt tikai 1 dienu vai 2 dienas, es negribēju uzreiz pilno slodzi. Un direktors pateica, paldies, nevajagot. Nevajag. Oktobris bija, tad es vēl Lulu picā strādāju, picas cepoļu joprojām no augstskolas laikiem. Un tomēr vajagot skolotāju, vismaz uz 1 dienu. 9. vajadzēja laikam. Tad viņš man darbā pieņēmēja šeit skolā, viņš pats atbrauc tepat uz pizzērijā. Tur mums bija pārunas pie galda ātrās. Un tā es atnācu, 1 dienu sāka 1 dienu. Un jau 18, 19 gadu jau uz pilnām dienām. Wow, tas gan pailgi. Jums tā vēl nav jau besīts uznācis, un kad ir laiks tos visus mazos nest pie jau no vīriešu dzīmumu esmu ilgākais šeit šī skolā, izņemot direktoru, protams, jā. Un besīts, jo man kā šī superīgu darba kolēģi, ja nebūtu darba kolēģi tāda forša, tad es nezinu, vai šeit būtu. Jā. Skolēni? Skolēni kā skolēni. Nav besīts no bērniem. Nē, tad no skolā jāstrādā. Tad es uzskatu, ka nevajag strādāt skolā. Ok, superīgi. Jūs savāt pizzas. Kā jūs izdomājat, ka jūs gribat sēt pizzas? Pizza tā ļoti, man liekas, kad jau māksla uzstat labu pizzu. Studiju laikos vajadzēja kaut kur piestrādāt, protams. Jo mums tās lekcijas tur nebija pilnās dienas, tur bija 2,5 dienas. Pārējo laiku, ko darīt. Un tad sāk strādāt. Tur viens no arī pazīstamais, viņš tur sāka strādāt, un tad aizgāja pieteicos, paņēmu. Un tā 5 gadus, cik es nostrādāju Lulu picā. Kamēr mācījos, pa dienu mācījos, vakaros strādāju, citreiz tur 3 naktis strādā, pa dienu mācījās. Bet tika galā. Pirms studijām jūs jau zinājāt, ko jūs gribat studēt uzreiz, vai jums bija kaut kādas citas sapņi, ko jūs Man bija tikai pa sportu es gribēju iet, bet tā kā es teicu, ka es netiku, ka man bija mums Valdemārpils vidusskolā bija novirziens amatniecības arī vidus. Tad es aizgāju par šito, jo bija jāiet, ja nesādāk būtu armijā pataisnā. Mums bija tāda vēl bija. Ja tu neiestājies, tad uzreiz projām. Bet sportu uzreiz jūs zinājāt, visu dzīvi. Visu dzīvi jūs zinājāt, ka jūs gribat sportu? Man tā bija mērķis, bet es tā kā tur netiku tajā reizēs iestājos, pa darmāčiem. Tā es nokļūstu šī frontē. Ok. Tad atgriežoties jūsu bērnības laikos, bērnības gaitās, kāds jūs bijāt kā skolnieks, piemēram, pamatskolā, vidusskolā, tāds kārtīgs vai tāds, kas pišķiņās lika mīksto uz mācībām un skolotājiem? Man mājās stāv viena liecība tagad, ko es rādu arī meitām. 6. 7. klasa, kur man visur 4 ir 5 baļu sistēmā, nevis 5. Un uzvedību pārkāpumu nebija, kā saka, skolā stiklus nedaudzījām, loks neesmu sits ārā nevienu, neko tāds.
Tos laikā mēs bastojām stundas, bet mēs bastojām stundu tikai tāpēc, ja mums skolā bija galtenis, navs, kur mēs varam iet. Mums vajadzēja galvenais tikt no klases ārā, lai mēs varam iet uzspēlēt to. Jo tur varēja iet kurā laikā, tad mēs zinām, pie kurām stundām vajadzēja tikai skaļāk parunāt, ka vajadzēja gatis, tur bija otrs skoliens, bija vēl mācis ārā. Tā mēs tikām spēlēt tenis navus. Super, kāds bija jūsu mīļākais priekšmets skolas laikā? Tas varbūt pamatskolā viens, vidusskolā cits. Nē, sports, protams, sports stundas tās bija mīļākās. Arī man ģeometrija ļoti patika. Es pat pamatskolā matemātikas olimpiādā piedalījos vienu gadu Tallas novada. Bet algoju ne, bet ģeometrija man patīk. Okay. Un kaut kādi ārpus hobiji? Ārpus hobiji, kā es teicu, maniem vecākiem bija viegli. Jo laukos, kur es dzīvoju, mēs visi tā, kas mēs bijām, tie draugi, mēs bijām pie basketbola groza vakaros. Jā, vajadzēja mūs atrast, jo tad jau mobilie telefoni nebija, mēs zināja, kur mēs esam. Ja mēs kā sniegs nokusatājs atceros tikai mēs pie basketbola grozi nodzīvojuši. Jums kaut kādi pulciņi nebija? Tajā laikā es nezinu, pat man taču bija, bet es negāju, nē, mums vajadzēja. Ja mēs bijām autobusu, mums bija kaut kur vajadzēja paspēt, iekāpt, jāizbraukt. Nedzīvojam skolā blakām. Okay. Jūs redzat, ka jūs dzīvojat laukos, tagad jūs dzīvojat diezgan lielā pilsētā. Pilsētas laukos, jā. Kāda ir tā, varbūt, ja jūs tagad salīdzināt ar savu bērnību, kur jūs dzīvojat laukos, vai tehnoloģijas, jūs visu laiku esat ārā un darat kaut ko jautru, un tagad jūs dzīvojat tādās pilsētas laukos, kur baigi neviens neiet ārā. Kāds ir tas jūsu lielākais, varbūt, neieteikums, bet tāda doma, kā varētu tā lielākā atšķirība nerasties, bet izpausties tieši bērnos, ka viņiem nav tā iespēja? Es domāju, ka tā ir kustība. Ja viņi visu laiku sēž istabā, viņi nekustās. Ja mēs pieņemsim, jau mēs bijām mājās, mēs gājām ārā uzreiz, tad vajadzēja vakarā vecākiem tur palīdzēt, tur arī saimniecībās arī noteiktā laikā, bet vismaz mēs bijām kustībā. Tagad, ja es vakaros te pa māru pabrauku ar riteni vai kājām iet, skolnieki ļoti maz satiek īstenībā, ļoti maz. Viņi reāli visi sēž savos datoros, telefonos mājās, un kustība viņiem nav. Kā jums liekas, kāda varētu būt tā ietekme uz viņiem ar to, ka viņiem nav tā kustība? Es nezinu, tā kā tie paši doktori saka, ja tur izstāda, kas tur skans var būt beigās visādas problēmas. Tāpat arī skolēs secina, ka bērni vienkārši neredz daudz no tālākām stūriem, viņi vienkārši neredz. Uz tāfeles rāda viņi neredz, tas droši vien, ka tie telefoni visu laiku maz ekrāniņā skaties. Es jau šodien piedāvāju, kurš ir kļūt par miljonāru, izdomājot man tādu poku, es stundas laikā var nospiest, ka tie telefoni atslēdās vienkārši. Atslēdās uz to brīdi, ka viņiem vienkārši neko nevar izdarīt. Beidzās ieslēdzām un miers, lai viņiem netraucē dzīvot, mācīties. Vēl nevar iznākt, vēl neviens nav izdomājis. Jā. Jūs stundā, jums ir kaut kādas uzdevumi, kur jums vajag lietot telefonu? Protams, idejas skices tagad mūsdienās, taču man darbmācība, māja tur ir dizainā jāsaka pareizi. Taču viss skices ir atrast telefonā, idejas, darbiem. Paši nedomā vairāk? Viņi domā, bet viņi negrib izmainīt to, ko telefons piedāvā izmantot. Jo taču idejas atrast ļoti labas, arī svešu kokapstrādē. Negrib izmantot. Ir, kas izmanto, bet viena daļa nemāk. Arī nemāk, es to jūtu, ka nemāk. Vai nezinu, kur meklēt nemazāk. Jums tieši izglītība ir par kokapstrādē? Dizaina, rasēšanas un pat kultūras vēstures skolotājs. Man papīros vismaz ir rakstīts. Kā jums ir dizains parasti tāda sfēra, kur baigi radoši domā, kaut kādas investīcijas, vēl kaut kas. Kāda ir tāda jūs varbūt ideja, ko jūs domājat, varbūt nerealizējis, varbūt jūs esat realizējis kaut kāda jauna inovācija, ideja, kaut kas radošs? Klāt saka, tas, kas skolā te pieņemsim, tie visi, kas tur pie sienām visi salikts, tas pats logo lielais. Labi, tas nav radoši, tas ir vienkārši pārtaisīts, bet tāda es atklāt savukārt nes. Nav laika, tā nav arī laika reāli, stundas no rītiem līdz vakaram. Bet tā varbūt kādreiz aizdomāties, ka šito varētu tā un tā. Ir jau visāds, ja sēž skolā visāds lietas, ko vajadzētu, kaut kur sataisīt varētu, bet nav laika vienkārši arī tik daudz. Kas jums ir tāds tā kā, es nezinu, jums mājasdarbus baigi nevarat uzdot skolāniem, man liekas, īpaši?
Praktiskos, protams, nē. Bet kaut kādas teorijas? Rasēšana pabeigts. Ok. Es vienkārši domāju tāds, tā kā, parasti daudziem skolēniem ir tā kā daudz mājas darbi, piemēram, meitenēm mājaturībā ir tīk adīšana, ir tīk mājas darbi, tāds mājas sēdi, ādi skaties kaut ko. Bet puišiem beig nav Ko es uzdošu mājās viņiem, slīpēt viņiem, es nezinu, ko tur vecāki teiks mājās, pēkšņi viņiem tur kaut kas ir. Nē, praktisko es neizdodu. Kā viņiem ir tā aizstāšana, teiksim, tā ar mājas darbu un to slodzi? Ja tā kā, nezinu, piemēram, izbalansējiet, vai ne? Rasēšana jāpabeidz citreiz, kas nav rasēšana darbi kaut kādi. Nav jau tā, ka nav. Tāpat to somēl vēpu es izmantoju tagad, kur viņiem jāatbild vismaz kaut kas ir. Es saprotu arī, man pieņem 2 meitas mājās, viņiem tie mājas darbi īstenībā ļoti daudz ir. Vismaz ļoti daudz, ja es vēl uzdošu, mēs vēl katrs vēl bija. Kāpēc bērnām viņš no rīta 8 skolā, 5, ne 4 beidz kaut kur, kāpēc vēl jāsēž vientākās stundas vēl mājās jāmācās, ja viņš visu dienu skolā pavadīs. Kaut vai jaunās skolas tās, ko teica, bez mājas darbiem vajadzētu būt vispār. Jo tāpat tie, kas treniņas apmeklē un cigos viņi mājās 8, 9, ja viņi vēl jāmācās ir. Jā. Tas ir šausmas īstenībā. Jā. Jūs jau paši saprotat. Nē, ir tā. Tā ir. Ja es uzskatu, ka mājazdarbam jābūt tam, ja viņš stundā nav paspējis izdarīt kaut ko. To, ko viņš neizdara, to, kas vajag izdarīt, viņam tas ir jāizdara mājās. Jā. Protams, matemātikā varbūt vajag trenēties, vajag kaut ko pašam. Ok, par mājasdarbiem jums attieksmi, ka nevajadzētu, ko es pilnīgi atbilstu. Kancelēju mājasdarbus. Ne visur, bet ne tik daudz, ne tik lielā apjomā. Varbūt, jo citiem priekšmetiem arī citiem katru nedēļu skatos, ka visu laiku uzdod, izmēģina, izlaiž. Jāsaprot arī, cik daudz sakrīt. Jums jau pašiem, ka vienā nedēļā var sakrīst vienā dienā tik daudz pēkšņi, un pēc tam ir tukšums atkal. Un kāds jums ir domas par kaut kādu špikošanu? Mums skolā vēstures skolotājs jau pieķēra špikeri, viņš lika 1 balvu klāt, mums lika viena atzīme par to, ka tu esi mājās jau kaut ko gatavojies, bet tas bija 1 reize tikai, nevis katru reizi. Ja tu vismaz esi mājās lasījis, rakstījis pats to špikeri, pats taisījis esi. Tas ir kaut kāds plus, tu jau kaut ko atceries, kas tajā špikeri iekšē ir. Nevis no klādes vienkārši norakstīt. Jā. Jūs atbalstat špikeris? Ja viņš visu laiku, nē, protams. Ok. Bet vispār jā. Nē, pilnībā nē arī. Nē? Kāpēc? Tu pāraksti reāli katru reizi visu. Nē, špikeriem nav uzrakstīts visas atbildes, ir tikai kaut kas tev palīdzētu. Ja viņš tev palīdz, ok, bet ir jau tie, kas visu vienkārši pāraksta. Tas tad ir tad. Pieņems mums skolā tāpat, tur vajadzēja pa kaut kādu rakstnieku uzrakstīt viņu dzīves stāstu. Es jau no špikera viņu pārakstīju, tāpat, protams, uzšpikoju skolā. Kā vēl špikoju. Bet mēs paši rakstījām. Mums nebija dators, kur mēs varējām uztaisīt datorā, izprintēt ārā, mums pašiem viss bija jāraksta. Tagad arī paši rakstu, man liekas, ne? Nē. Es pat rakstu savus špikers. Nē, es nerakstu špikers spēlētājus, ne. Man nav špikeru. Neskatieties manā penālī. Jā. Bet tādas tā kā netik ļoti varbūt pareizas jūsu skolas laikiem, no tādiem četrniekiem, kas ir tāds ļoti labs atzīmes un pareizs skolēns. Kāds tāds nepareizās lietas, ko jūs darījāt? Kas ir, varbūt, skolā? Jā. Tā klāt savukārt tāds, nav blēņas tāds, nebija nekas tur, nezinu, tur podi dambē, tā kā tagad notiek, pieņemsim, nav nezīmēts uz sienām, nav lausts, nekas nav. Nav bijis tāds vandālists. Kādi tusiņi, kaut kas tam līdzīgs? Mums jau es stāstīju skolnieki, jau zina, ka mums bija skolā, ka mums reāli skolā pasākumi nebija stundas laikā grīz, mums bija visi vakaros, tur 4 sākās, no 4 līdz 6 pieņēmis, vienalga tur erudīts un kaut kāds vienalga modes skats, mums bija popila topā, jo tad bija tas, pēc tam vakarā bija diskotēka un katru otro nedēļu slēgšī tā bija. Bez šādās ir tāda bija situācija. Ok, un tusiņos kaut kādas sliktas lietas un sliktas parādības? Tā jau tusiņā. Kad mums bija nekas mīnus, mums pēc tam bija kāja mājas iet vēl 6 km vakarā 12 vienos. Tā kā no rīta 8, pus 8 mēs izgājām ārā no mājām tā vakarā.
naktī 1:30 vai 2:00, ka, kā cik ilgi aiziet, ar visām skolas somām ienācām istabā. Ak, Dievs. Tā bija. Ai, tas tik traki. Visi paspējām, gan basīt uzspēlēt, jo vakaros tur jau bija vēl spēles. Visu paspējām. Interesanti. Un no tāda, tā kā, ļoti patīk šis jautājums, man liekas, ka skatītāji zina, ka patīk šo jautājumu uzdot visiem pēdējā laikā, bet no tāda, tā kā, mīlas frontes, kā jums kā mīlas frontes ziņā, skolas laikā un pēc tam studiju laikā un... Skolas laikā, ne, arī tāpat tā. Padancoju, protams, ar meitenēm. Bet, tāds baigais mīlnieks neesmu bijis. Nē? Nē. Kā jūs tikāt līdz tagad? Sievai? Jā. Studijas, tas bija koja dzīve, kā tā atkal kojās iepazinamies. Un jūs tāpat saskrējāties? Kā jau kojās. Otrais stāvs iet ciemos uz 3. stāvu. Jo 2. stāvā tikai zēni dzīvo un 3. 4. meitenes. Tad mēs gājām, kā jau kojās. Okay. Tā patrāpījās. Patrāpījās. Jā, tā jau jau 20, cik pārgad jau, kopš studijas laikā. Un jums ir meitas? Divas. Divas meitas. Divas. Cik viņas jaunas? 9. 6. klase. Jaunas. Viņām vēl viss grūtais priekšā. Cik jauks vecums. Kāds rīts par eksāmeniem? Jā, viņiem ir pēc 2 dienām iestāja eksāmeni. Jā. Mācās kaut ko, gatavojas. Jūs palīdzat? Nedaudz, bet tur, bet tur sieva vairāk nodarbojās. Okay. Kāds jūs esat kā ģimenes loceklis vai kāds jūs kā tēvs? Tas jau viņām jāprasa. Varbūt jūs pats kaut ko apzināties. Es jau domāju, ka izcils vienkārši. Izcils? Perfekt. Bet, protams. Ķirsīts uz kociņas. Bet, protams. Ja skolā jūs zināt skolā un skolā jūs esat tāds skolotājs, bet ārpus skolas jūs pavisam cits cilvēks un cits tēvs un cits vīrs. Un tad tas jautājums ir, kāds jūs esat ārpus skolas, kāds jūs esat tad, kad neredz jūs skolēni. Es domāju, ka arī tāds pats pozitīvs. Jā, protams, kaut ko aizrāt kādreiz, nav jau tā, ka visu palīdz jau vajag. Visu izvadā jau vajag kaut kur aizved. Bet rakstur tāds pats kā skolā? Neesam tie dažādi cilvēki? Nē. Labi. Nespēlēt nekādus teātrus. Tā kā, ka skolā ir viens. Es domāju, ka nē. Nē. Ok. Mums bija vienkārši pagājušajā epizodē ļoti interesanti saruna par šo, kāda skolotāja ir skolā un kāda skolotāja ir ārpus skolas. Un varbūt jums ir kāds interesants ieskats. Tas ir par maniem? Par saviem un par citiem skolotājiem, ar ko jūs traucējaties. Tie, kas mēs esam, tāds, kā saka, grupiņa vai nē, bet, arī pārpus skolu, ka viss cilvēki kā cilvēki. Nav tā, ka mainās pēkšņi, kantors jau uz otrā pusē pavisam savādāks. Nav. Grūti jau būt notēlot visu laiku pa šitiem gadiem tie, kas ir kopā. Tad. Ja jau kaut kādas īpašās talanta prasmes, kur ir tēlošana, tad jau varētu būt viss. Kā varbūt, tad viņš savā mājās ģimenēs, varbūt tur kāds varbūt mainās, bet nav tā. Okay. Tāds ļoti interesants jautājums, kas nav saistīts ar skolu, nav saistīts ar jūsu privāto dzīvi, bet tāds bišķiņ, teiksim tā, ielīšana jūsu domāšanā, vai jums ir kāda, tā kā, ne stereotipiska, bet lieta, kam jūs ticat, piemēram, es nezinu, es aizmiršu, kā to vārdu sauc, ja vārdu kā raksturo šīs lietas, bet, piemēram, cilvēki, kas tic, ka, nezinu, zeme ir plakana, vai cilvēki, kas tic, ka tur ir kaut kādi zaļīci planētieši. Bija vārds šīm lietām, kurām tic kaut kāds uz saborta, bet vai jums ir kaut kādas tādas lietas, kādas savādākas? Jā, kaut kādas savādākas, kaut kas tāds. Es tāds standarts esmu, laikam. Nav nekas tāds. Vai kaut kādas domas, kas jums ir par kaut kādiem cilvēkiem, kas tic kaut kam savādākam? Nebūs. Nav. Katram jau tiesības, kā saka, ir jau viņiem tiesības,
ticēt, kam viņš grib braukt. Ja viņš tos, ja ir kaut kāds, nezinu, kaut kādas, nu, kaut kā saka par to plakano zemi, ja viņš tic, nu, lai viņš ticam, nu, ja viņš netic, nu, kas tiek filmēts, fotografēts, kāda ir tā zeme, nu, tā ir viņa, nu, ko mēs viņam izdarīs, neko, nu. Tad ļoti atvērti domājoši izklausties, jūs visu pieņemat. Ka mums taču viss mūsdienās ir jāpieņem, nu, tāpat tie skolnieki, nu, kādi viņi ir, nu, tādi viņi ir, mēs viņus īpaši neizmainīsim vajag arī, nu. Nu kā, višķiņ jau var izmainīt? Nu, višķi var, bet... Jums nav sajūta, ka jūs kādu skolēnu varbūt esat izmainījis vai ievirzījis tādā jaunā ceļā vai atstājis kaut kādu nospiedumu viņa dzīvē? Nu, ne, man ir patīk, ka man atbrauc no amatniecības vidusskolu, pieņemsim tie, kas mācās tur, jā, ka viņi aizgājuši tur, ka viņiem patīk tas viss, ka viņiem arī patīk stundās, ko ir darījuši, tāpēc arī gājuši uz turien. Ja bija tieši tagad, oktobrī, kad bija atbraukuši tie 2 zēni arī. Māveči, super, kas aiziet vēl strādāt pa tādām lietām. Ietekmējušies ne jūs? Ne, viņi tieši arī viņi teica, jā, ja 2 stundās ir patīc, tāpēc viņi gājuši tieši uz kokapstrādi. Cik jauki. Jums ir vēl kāds, kurš varētu būt, kā aizies uz kokapstrādi tagad, kas pie jums mācās? Nezinu, tas jau jāprasa viņiem. Nav tāds, ko jūs redzat, kad varētu būt talantīgs kokapstrādā? Nu, varbūt baigi talantīgām nevajag, vienkārši, ja tev interesē, tas jau ir svarīgi. Ja tev interesē, jo mūsdienās jau iespējas strādāt gan ar rokām, gan pie datoriem taisīt to visu, ja programmēt visu augšā, tad tev dators to visu uztājas. Neviens jau tagad baigi negrib ar rokām mēlēt, nu, to nedara vairāk praktiski. Ja vai kādam vajag to darīt? Kādam vajag, jā. Jums ir audzināmā klase? Visu laiku. Visu laiku? Visu laiku. Vienmēr visu kā ar otro gadu, kas sāk strādāt. Jums ir kāda mīļākā audzināmā klase? Es teicu, ka katri man ir bijis tas savādākie bijuši. Bet mīļākie? Tā, galīgi nevar pateikt, tā, konkrēti, jo. Ja tie pirmie bija kā pirmie bija, viņas man iedeva 11. klasē, man bija, cik mums tur bija gadu starpība, 5 gadu varēja būt, ja, tā man bija 26, viņa 18, nu, bišķi vairāk senāk. Tā man bija 5, 9, tā bija interesanti, tie 3 gadi ar hokejistiem bija, visu veselu hokeja klase, plus viena meitene, plus pienāca klāt vēl viena mūsu kolēģī tagad, kas skolā strādā, viņa jau bija 2 meitenes. Tur bija interesanti, tad viņi. Un tagad atkal dizaina klase, kas ir jauns skolā. Ir tāda dizaina? Septītē tagad ir. Jā. Kāda jums ir sajūta tagad 7. Ļoti labi. Mācās labi jaunieši. Jums sanāk, ka jums ir bijuši 2 izlaidumi ar savām klasēm? Vidusskolas 3. 3 sanāk. Jums ir kaut kādi interesanti stāsti no vidusskolas izlaidumiem? Vai jūs neatcina uz vidusskolas izlaidumiem skolā? Bija paši izlaidumi, ļoti jauki bijuši. Vien gadu bija labi, ka mēs to ZZ čempionātu vinnējām. 2 gadus pēc kārta, kad mēs braucām ekskursijās. 11. klasē bijām uz Zakopeni, uz Tatriem. Un 2. gadu mēs braucām uz Gotlandi ar jahtu. Visa klase. Cik cilvēki? 20 pār, tur varēja sakāpt visu iekšā. Cik daudz? Daudz. Pirmam braucot bija līdzens kā ezers un apakaļ bija vētra. Tad mēs 24 stundas vienkārši tajā jaktā turējāmies pie kaut ko, lai mūs neizmētāt pa to jaktu. Vienkārši vienā brīdī logā ūdens lejā un mēnesi šitādā veidā tā jakta. Tad mēs tur 24 stundas un pēc tam mēs nezinu, cik dienas te visi bija uz skolu, laikam vienāk, jā. Visiem tāpat tā galva griezās. Visiem griezās. Es ticu. Wow. Tas bija tāds, jā. Okay. Bet var vinnēt, jā, ZZ čempionātu var vinnēt, ja grib. 2 gadus pēc kārta no vinnējām. Tikai jāpiedalās ir. Nebija nekā tur sportiskie baigi. Bija jau tur slēpotājs, bija zvejnieks viens, tad bija jau, bet arī tur tāds kā jau ZZ čempionāts. Jāsaliek kopā, visi jāsaliek. Interesanti. Jums tagad arī piedalīsieties? Ot nepiedalījās. Piedāvāja, negribēja. Bēdīgi. Jums nāk, kad jāiem. Ņems nākošu gadu. Ņems.
Vai jūs piespiedīsiet? Nu, jā. Jāpiespiež. Nē, viņi arī paši arī tajā reizē, viena meitene uzņēmās pēdējā brīdī, pieteica pēdējā brīdī uztaisīt tos mājasdarbus, attaisīt tā tikai. Ja nebūtu tā viena meitene bijusi, nekur nebūtu piedalījuši, neko nebūtu vinējuši. Jūs tā kā baigi neiesaistāt? Nu, es tur baigi neuzspiežu. Es piedāvāju parādu, ka ir tāda opcija jauniešiem, vai un gribam, negribam. Jūs patīk audzināt klasi? Ir interesantāk vismaz. Ir interesantāk. Interesantāk, nav nokurtinošāk. Tad jāpaseko atzīmēm līdz kādām pa uzvedību kaut kas. Vismaz kaut kas, ja nebūtu klases, nezinu, tāds tukšums sajūta būtu varbūt, nezinu. Jā? Man liekas, tik ļoti dažām skolotājām, pēc emocijām, ko viņas izraisa, ka tā kā bišķiņ, baigi daudz tā atbildība, baigi daudz kaut kādas ķibeles, ko tie bērni dara, un tad no vadības kaut kas nāk, un tāds baigais, nezinu, čakars. Čakars, ne, bet jāmāk tas viss, es nezinu, nevajag to visu nest mājās, protams, jā, viss tās problēmas, tas ir tie sīkumi tikai. Jūs mākat līdz skolas dzīvi no māju dzīves? Privātās dzīves. Tas ir, beņems, un mājās tur baigas, tur nerunā par skolu dzīvi, par kādām uzvedībām, par tādām lietām, bet tās saudzamās klasēs arī nav bijis tik traki neviens, nav tā, ka tur baigi problēmas būtu kādreiz būtu bijuši. Parasti kaut kā tā. Es ar tiem, viņiem māks, sarunāt, vai kas ir apieņēmis, nav netais ziepes baigākos, nav bijis. Jūs paveicies. Varbūt arī. Diezgan es teiktu. Varbūt arī. Labi. Mums ir iesūtīti 2 jautājumi. Tā ir daudz. Vai ne? Ļoti daudz no skolēniem, kurus jūs varētu uzdot. Es vienu centos jau neuzdot, jo es izlasīju, ko mums tam uzrakstīja. Bet pirmais jautājums, kas ir saistīts ar jūsu darbu pizzērijā, ir tips un triks, kā uzcept visgardāko pizzu pasaulē. Man jau tur garšoja bekona pizza visvairāk labākā tā bija. Iedod to slepeno recepti, kā var uztaisīt garšīgu pizzu. Tas ir kečups, bekons, tomāti, sīpoli, lociņi. Siers. Un mīkla. Un siers, protams. Siers, svarīgākā daļa. Viss nav kaut kāda īpašā temperatūra vai īpašais veids, kā kaut ko griezt, likt. 360 grādi bija mādā šeit. Mājas krāsnī to nevar dabūt gatavu. Mādā šeit. Pišķiņ. Nevar. Bet kā kurā? Varbūt kādam ir. Manā nevar. Bet nav kaut kāda special mērcīta vai nekas. Tāpat arī mājās tagad, ja tu tais, nekas jau tur speciāli nevajag. Ok. Varbūt. Tas, kas samet virs un viss gatavs. Viss vienkārši un mest. Protams, droši. Jums ir kāda pizza, ko jums liekas, ka tā kā, tur nevajadzētu iet tām sastāvdaļām kopā? Viss tad ananāsēm man neiet kopā. Neiet. Citiem garšo, man ne. Vispārējais ir ok. Vai mums tajā laikā, labi, nevar tā, runāt par tām pizza, ka nenok. Neiet, vispār ananās, man personīgi nav. Viņš ir salds, bet kā kuram. Jā, bet ir jau viss kaut kādas saldās pizzas. Ir vēl kaut kādas pizzas, kur saldas lietas virsū. Es parasti neņem tādu negaršai. Parasti standārtnieks. Ok. Otrs jautājums ir, kas ir jūsu mīļākais koka izstrādājums? Man lejā tā man mašinīt, kas ir tāda viena liela tāda, tie, kas ir bijuši, tāda veca pobeda. Es tādu man tur klasē stāvu. Šodien pēc skolnieku vēl pētījis, skatījās, kā viņš ir uztaisīts. Tāds ir tāds modelīts viens liels. Jūs pats taisat vienkārši brīvajā laikā? Jā, man uznāk azarts, jā. Man jau gribās tiem skolniekiem arī parādīt, jā, ka var vienkārši lietiņu, vienkārši šādi tajā pašā brīdī. Viņi redz, ka var. Jūs mājās arī kaut ko taisat no koka, vienkārši mēbeles? Ne. Atstājot savu izglītību skolā? Jā, tas viss paliek skolā. Mājās ne. Kaut kāds dizaina ieteikumus māju izskatā arī ne? Visu atstājot šeit? Jā. Visu masai vai atstājot? Kad? Lai sievi domā par dizainu mājās? Tur mēs kopā domājam. Vai kaut ko par krāsām. Jūs iedodat tādu profesionālo ieskatu?
Bet parasti tām krāsām atzīdreiz nokļūdāmies tāpatās. Viens ir bildi, viens ir dzīvē, kad tu redz kādiņu uz lapas, bet uz sienu izkrāsoja pavisam sādāk. Jā. Ir tā. Okay. Parasti pat tumši sanāk gandrīz. Kā gribās gaišāk, bet pat veikalā tu paskaties ar uzkrāsu un ne pat tumši tomēr vajadzēja gaišāk. Interesanti. Tā Es neesmu krāsojis sienas. Es gribētu. Es tieši pie jums jautāt padomu par košām vai tumšām krāsām, ja man vajadzēs. Droši. Labi. Tas laikam bijis. Tur bija vēl viens jautājums, bet tos nedrīkst uzdot, jo viņš ir nepieklājīgs, diemžēl. Bet man liekas, ka ļoti jauka saruna šodien. Tāda salīdzinoši īsa, bet mums, diemžēl, epizodes ir pārāk garas pēdējā laikā, un viņas neklausās cilvēki. Tā kā mēs mēģinām mācīties no mūsu kļūdām un taisīt viņas īsākas. Bet es vēlos pateikties, ka jūs piekritāt un atnācāt parunāt šodien. Un mans pēdējais jautājums, ko es uzdodu katram skolotājiem, vai jums ir kādi motivācijas vai ieteikumu vārdi, ar ko jūs vēlaties atstāt šo epizodi un nodot skolēniem, lai viņi atcerās un vienmēr ievēro? Vai kāda dzīves mācība? Es jau parasti arī saviem audzēmām klasēm saku, mēģinu izturēties pret skolotāju skolā tā, lai, ja skolotājiem būs vieglāk strādāt, tad jūs ar tevi stundās, tev pašām būs vieglāk. Nevis visas 40 minūtes, davai, jo vienkārši jau 5 minūtes ir brīvs, uzreiz sākāt bardāks. Ja jūs būsiet normāli, mums pieks tajās 35, pieņemsim, un visi miers var parunāt par dzīvi. Kā jūs, tas viss atkrīst no jums pašiem, kā jūs izturēties stundā tieši. Jo, skolotājs arī cilvēks. Jums arī kādreiz sanāk parunāties par dzīvi ar skolēniem stundās? Protams, jā, mēs taču daudz runājam. Mums ir tas plus, ka mēs sēžām, strādājām, mēs varam parunāties tajā laikā. Tas ir plus manās stundās, ka mēs varam izrunāt pa visām tēmām. Ja normāls klāsts, tad var runāt arī pa visu kaut ko, pa filmām, pa visu kaut ko. Super. Ja man patīk. Tāpat es viņiem stāstu, kā mums skolā gājas, kā mums tur ir, tur paši maizdarbs pieņemsim, kā caur parasto telefonu ir zvanīts. Ja neesi bijis skolā, tad tur potrs galā diktējis visu to, jo tas ir vajadzīgs. Tagad WhatsAppā nofotografē izsūta, viss gatavs. Ņēmam no klases biedriem mājās pārrakstīt, pieņemsim. Ja vajadzēja, ko vajadzēja, to vajadzēja darīt. Baigi traki. Tas laikam ir vieglāk šodien, tagad mūsdienās. Mums nav jādiktē nekas. Jā. Labi. Paldies. Paldies. Un, tā.